auditorijas. 4. spēlē, pēc kur tad mēs uzzināsim, kurš tad griezīs lielo latu ratu. Lūdzu, Armand, 4 pretendenti. Varbūt tas būs spēlētājs ar 30. kārtas numuru. Varbūt tas būs spēlētājs ar 9. kārtas numuru. Ļoti priecīgi mūsu dalībnieki. Pilnīgi iespējams numur 26. Lūdzu. Un tikpat labi pie griešanas varēs tikt numur 25. Labrīt. Tāds pārsteigums un prieks visus sejās tiešām jauki. Nu tad ko ķeramies klāt? 4 lodziņi, 4 izvēles. Lūdzu, jums pirmā iespēja. Un jūs esat lielo latu spēlē uzreiz. Jauki, kurš bija nākamais? Jūs ar kāds numuru 9. Jūs izvēlaties būt finālā atlases spēlē. Tā, jūsu iespēja. Lūdzu. Nu, ko tad šoreiz? Šoreiz 75. Apsveicu. Un jums būs jāpalasa avīzītē. Apsveicu jūs. Arī noderīgi. Armand, mums ir viens spēlētājs pilnīgi zināms un skaidrs. Mums ir jāzina kāds otrpus ekrānam. Lūdzu. Otrpus ekrānam spēlētājs, jā, iesūtījuši gribētāji ir daudzi. Būs tikai viens. Komplektiņi kādi jāiesūt, jūs redzat. Televizoru apakšējā māliņā. Un patiesībā šis jau spēlētājs ir tāds nevis pretinieks, bet kompiņons vairāk. Un šoreiz ar mums spēlēs Aivars Vindulis no Nu, katrā ziņā Aivars Vindulis. Kur viņš dzīvo, noskaidrosim vēlāk. Lai vai kā, mums ir 2 spēlētāji. Viens, acīm redzams un skaidrs. Otrs, tur otrpus ekrānam dodamies spēlēt lielo latu spēli. Aiziet!